Es dodu vārdu Ivetai Neimanai, Sustento valdes loceklei un politikas koordinatorei. Un viņai ir diezgan daudz ko teikt par Latvijas civilās aizsardzības politiku un plāniem. Iveta, lūdzu. Bet paņem mikrofonu, lūdzu. Man slaidus es to jā. Es jums gribu pastāstīt par mūsu šī, principā, pasākumu to sakni, un tas ir mūsu organizācijā veic šo projektu, bet ne par projektu galvenais ir tas, ka šī projekta mērķis ir saprast, vai cilvēka invaliditāte var justies tikpat droši kā jebkurš, tātad ne drošāk, ne mazāk droši, bet vismaz tikpat droši kā jebkurš cilvēks mūsu sabiedrībā kaut kādās krīzes situācijās. Mēs saprātā sapratām, ka mēs ņemsim to smagāko krīzes situāciju, to stundu X, pa ko mēs tagad daudz runājam, bet bieži vien nenosaucam vārdā, jo tas kā lāci nesauksim, lai mēs nebaidītos pārāk. Bet tā pašā laikā uzskatot, ka ja mēs būsim gatavi tajam brīdim, tādā gadījumā mēs būsim gatavi arī mazākām ķibelēm, kā plūdiem, zemestrīcēm, šļūdoņiem, kas minēti aizsardzības plānos. Tātad sākām mēs ar starptautisko dažādu dokumentu analīzi un apskatījāmies, vai kas tad tajos normatīvos dokumentos ir teikts starptautiskos. Tiesības sardze jau minēja, ka tādu ir daudz. Mums tik daudz neatradās. Ir ANO konvencija, protams, par ko jau teica, ka tur ir minēts, kad vajag gan brīdinājumu, gan fizisku patvērtnes, gan iesaistīt plānošanā. Es nepārslēdzu, atvainojos, jā. Man būs pat vārds, kur man jāslēdz šo? Jā, mēģināsim tālāk, jā. Tikām. Tad ir ANO konvencija, kur paredz visu šīs lietas cilvēkiem krīzes līdzvērtīgi piekļūstamībai, drošībai, informācijai un arī plānošanai. Tālāk mēs atradām tādu, kā šobrīd ļoti daudz Eiropas dokumentu atsaucās uz Sendai ietvars katastrofu risku mazināšanai 15. 30. gads. Diemžēl Latvija nav pievienojusies šim starptautiskam dokumentam, bet šis dokuments atspoguļojas ļoti daudzos Eiropas dokumentos. Un šajā dokumentā jau vairāk ir precīzāk norādīts, ka cilvēka invaliditāte ir mērķa grupa un kad viņai tātad būtu jādomā īpaši par šo mērķa grupas tātad situācijā, ārkārtas situācijās. Teiksim, tur ir tāds kā uzsvērta piekļūstamība, principā dokuments, kas uzsver piekļūstamību, un arī aicina iesaistīt līdzdarbībā cilvēku ar invaliditāti, organizācijas un cilvēks ar invaliditāti. Eiropā mēs runājam par civilās aizsardzības mehānismu, kas ir viens no dokumentiem, kas paredz ļoti tādu vispārēju arī invaliditāti kā mazaizsargāto grupu un līdz ar to tam atbilstoši tātad palīdzību. Es neapstāšu tiem dokumentiem, tos visus jūs varat pēc tam lasīt paši, un viņš arī būs pētījumā mūsu analīzē. Un vēl ir Eiropas dokuments, kas ir stratēģija par personu invaliditāti tiesībām 11. 30. gads, kurā arī ir runā par šo, par cilvēkiem, par tieši invaliditātes faktoru svarīgumu, jebkurās ārkārtas situācijās, un tiek minēts, ka ES finansējums pasākumos ir jābūt arī šiem ES finansētos pasākumos jābūt šai drošībai cilvēkiem ar invaliditāti. Droši vien, ka interesantāk runāt par Latviju, tas mums tuvāk un mūsu. Un tad jāsaka, ka mēs iepazināmies ar civilās aizsardzības katastrofu pārvaldes likumu un valsts civilās aizsardzības plānu. Jāatzīstās, nekā daudz tur nav par invaliditāti. Invaliditāte nav izcelta kā mērķa grupa. Faktiski tas ir pāris punktos tikai minēts pie evakuācijas, ka ir priekšrocības evakuācijai, un ir minēts, ka ir pulce tajās vietās, kur tātad ir uzturēšanās vietas, ir vajadzīgs lielāks darbinieku skaits, ja tur ir cilvēki ar invaliditāti. Nekāds daudz vairāk, mēs varam domāt, ka tas ir, mēs esam kā iekļaut, cilvēku invaliditāti iekļaut pārējos,
bet nekādas speciālas šīs nav. Tātad, lai saprastu labāk, kā tad notiek, jo, protams, mēs varam daudz likumus rakstīt, bet svarīgi, kas notiek, tad reāli cilvēkiem, reāli kā jūtās cilvēku, mēs devāmies pašvaldībām. Tad mēs devāmies pa visām pašvaldībām, mēs klāt nebijām, bet tad mēs izvēlējāmies pašvaldību plānus analizēt un saprast, vai pašvaldības ir kaut ko tiešāk domājušas par šo mērķa grupu. Jāatzīstās, gan šī plānu analīze, ja kāds redz kādu neprecizitāti, var droši norādīt, viņi ir analizēti gada sākumā. Tā kā, ja kāds izmaiņas ir veiktas kādo no plāniem, diemžēl mēs nevaram izsakot visam līdz to, bet tā tendence, mēs runāsim vairāk par tendencēm. Mēs šeit nesauksim nevienu vārdā un nebakstīsim ar pirkstu, ka tam ir, tam nav. Bet par tendencēm kāds ir arī pašvaldību šajos civilās aizsardzības plānos. Savu analīzi mēs balstījām uz kritērijiem, jo, kā jūs saprotat, nevar visu salīdzināt ar pirkstu velkot līdzi. Un izvēlējāmies kritēriju, kas balstītu uz starptautiskiem cilvēktiesības aktiem, katrs risku mazināšanas normatīviem aktiem, Latvijas normatīviem aktiem un praktiskām atziņām. Tātad mēs rezultātā mums izveidojās 10 kritērijus, kurus mēs skatījāmies cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu civilā aizsardzības plānos. Es runāju šeit tikai par plāniem, mēs šeit neesam skatījušies pielikumus, kas liela daļa no viņiem ir slepeni, kā mēs zinām, ja? Bet par to mēs jau parunāsim. Tad, ko tad mēs tur beigās saskatījām? Tad, kā es teicu, bija 7 valsts pilsētas un 35 pašvaldības, kā arī aptaujāti 1061 cilvēks ar invaliditāti vai ar kādiem funkcionāliem traucējumiem. Mēs neprasījām invaliditātes apliecību. Tas nozīmē, ka, ja cilvēkam ir funkcionālie traucējumi, tad viņš varēja iekļaut arī šajā aptaujāto. Aptauja tika veikta līdzvērtīgi visā valstī, tad 25 cilvēki katrā pašvaldībā tika aptaujāti. Tāpēc tie dati, kas attiecas uz konkrētu pašvaldību, varbūt nav īpaši precīzi, jo 25 cilvēki pamaz priekš pašvaldības, bet, ja mēs skatāmies valstī kopā, 1061 cilvēks ir jau vērā ņemams respondentu skaits. Tātad, atvainojiet, tālu neredz, vienkārši nav problēmas. Tā, tātad pirmais kritērijs - informācijas pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti. Ko tad mēs redzam plānos? Tad attiecībā uz informatīviem ceļiem sabiedrībā, īpaši cilvēkiem ar dzirdes un redzes traucējumiem, ir tikai vispārīga informācija. Principā nevienā plānā tā īsti nav pateikts, kā tiks cilvēki informēti, tie, kam ir kādi uztveres traucējumi, vai kam ir kāda sensorā invaliditāte, tad nedzirdība vai neredzība. Vairāk pašvaldību plānos, kad minēts, ka kad gatavosies šiem militāriem iebrukuma draudiem, tad tiks izstrādāti alternatīvie apziņošanas mehānismi, bet vismaz tās pašvaldības, kurās mēs bijām, viņi tādas nebija vēl izstrādājuši, un arī īsti nav skaidrs, kā tas darbosies. Tātad pirmais par informāciju, par pašvaldības plānu. Un ja mēs skatāmies uz aptaujas rezultātiem, tad mēs ļoti skaidri redzam, ka šo plānu nav lasījis, teiksim, 48%, un vispār nezināja, ka tāds ir 20%. Ja? Tas nozīmē, ka faktiski cilvēki nav iepazinušies ar šiem plāniem, bet godīgi man jāatzīstās, ka viņš nav īpaši lasāms tāds stāsts pirms vakariņām, pirms miega. Ja? Viņi ļoti sarežģīti, viņi ļoti gari, sarežģīti, ļoti daudz, kas neatiec uz konkrētu cilvēku. Un es nevaru pārmest cilvēkiem, ka viņi to nav darījuši. Droši vien, ka jūs arī ne, vai ne? Es nezinu, cik daudz no jums viņi tā kārtīgi izlasījuši no vāka līdz vākam savas pašvaldības plānu. Un no tā arī iziet nākošais, kas ir viens, ko mēs prasījām par resursiem, bet šis bija, man vajadzēja izcelt pie plāna, es ļoti gribēju izcelt un teikt, ka 57% cilvēki vēlas šo plānu atvieglināt. Tātad bez garām šīm
stāstiem par zemes zīlēm un par vēl kaut kādām lietām, kas tur viss ir par ceļiem un neceļiem un iespējamām zemestrīces vietām. Viņi vēlas vienkāršu plānu, ko man kā cilvēkam darīt. Bet ko man darīt tajā brīdī, kad skan agrīnās brīdināšanas sistēma? Ko man darīt? Nevis vispār ieslēdzot Radio 1 un klausoties, ko vispār valstī darīt, bet ko man darīt vienā vai otrā pagastā. Esot vai nu lauku mājā, vai esot ciematā, ko man darīt. Un šādas informācijas nav. Un tāpēc cilvēki, faktiski mēs prasījām, ko cilvēkiem resursus, mēs nebūs viss aptver, bet tikai vispusēji. Mēs prasījām, ko viņi bija gan palīgi līdzekļi, gan asistenti pakalpojums, gan speciālais transports, daudz kas vajadzīgs. Bet plānu izcēla gandrīz 50%, tas nevis gandrīz, bet 57%. Saka, viņiem pat neko daudziem citu nevajag plānu. Iedodiet man pašam, ko darīt. Es izdarīšu pats, bet pasakiet, ko. Un tas ir par informāciju, par ko arī minēja Eiropas komisija. Informācija ir viens no tā paša būtiskākā trūkuma mūsu gatavībai ārkārtas situācijām. Bruņots ir tas, kas ir informēts. Cilvēki nav informēti. Pašvaldības lielāko daļu savu pulcēšanās vietas, evakuācijas ceļus, daudz lietas ir nolikuši slepenajās daļās. Un man nav iemesls iebilst pret to, ka viņi slepenajā daļā droši vien tam ir savi apsvērumi. Bet tajā pašā laikā neviena pašvaldībām, kamēr mēs tikāmies, nevarēja minēt skaidru informācijas ceļu, kā viņi pateiks to cilvēkiem. Kas būs tas veids, kā viņi informēs, kur dod maizi, kurā vietā ir, vai dabūt to pašu ultu, ja? Tā nav, ja? Līdzīgi nav arī atgriezniskā saite, lai cilvēks informētu par sevi. Tad agrīnās brīdināšanas sistēmā pamatā pēc cilvēkiem ar sensorām, invaliditātēm un pāriem tiek likts plānos akcents uz līdzcilvēkiem. Ka tie būs tie, kas brīdinās, tie būs tie, kas pastāstīs. Un te jāsaka, ja būs. Un man liekas svarīgāks ir šis, un tas ir jautājums, vai jūs zinat, kā arī, ko jūs darīsiet tajā, kad dzirdēsiet. Ja? Un te tagad skaidri mēs redzam, ka 13% nezin. Daļa zina vispārīgi, bet ir pietiekami daudz cilvēku, kas zina. Tātad, ja viņiem būs vairāk informācija, šis procents noteikti pieaugs. Un tā būs glābēji no 112 pleciem un pārējiem, ja? Jo cilvēki zinās paši, kā rīkoties. Tātad, vai evakuācijas plānā ir kaut kas teikts par cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām, un vai tur ir kādi jautājumi, ko var atrast? Tātad, evakuācijas plānā mēs neatradām, bet arī cilvēki, ja mēs skatāmies aptaujas rezultātus, tad cilvēki saka, ka vai jūs pašvaldībā pieejama informācija par drošības pasākumiem cilvēkiem invaliditāti un pārvietošanās grūtībām, tad īsti neviens nezina. 12% liekas, ka jā, bet lielākā daļa 66% nav pārliecināti, ja viņi plāno nav lasījuši. Un 22% domā, ka tur nekā tāda nav, vispār nav vērts pat iedziļināties. Tas atkal ir vienkārši informācijas trūkums. Principā es pieļauju, ka daudz pašvaldības ir padomājuši, daudzām pašvaldībām ir kādas idejas, bet viņi to nevienam nav pateikuši. Ja? Un cilvēki tajā ziņā ir nobijušies, jāatzīst tas. Tālāk par pamatvajadzības. Tātad, skaties, pamatvajadzību nodrošināšana zem tām ir daudzas lietas. Un šobrīd plānos medicīniskā palīdzība nepieciešama lielākai daļai detalizēta informācija par to, kā tiks nodrošināt cilvēku invaliditātes specifiskās vajadzības, medikamenti, asistenti, higiēna, piekļūstamība, kā arī vajadzības tika identificētas pirms vai pēc krīzes laikā, izņemot Jelgavas piemēriem, kur ir kaut kāds uzskaits lapas minēts. Tātad, principā, tas ir tas, par ko runāja ļoti daudzi, par to, ka ir jābūt kartēšanai vai cilvēku apzināšanai, kuriem ir kāds īpašs lietas. Šobrīd pašvaldības it kā atzīst, ka tādas vajadzības būs, bet principā, cik, kam, vai to pat īsti nezinu. Tas tikai tā vispār jāapzināts.
Un tad mēs prasām cilvēkiem, vai viņi ir gatavi 72 stundām, un vai viņi sagatavo šīs nepieciešamā pirmām 72 stundām. Un kā jūs varat darīt? 9% sagatavojuši, visu kārtībā viņiem, ja? Bet ļoti daudz, 57% teica, ka nē, vai daļēji. Neko nezinu, tas vienmēr tādi būs, bet droši vien tiem neko neizdarīs. Tātad ļoti daudz nav to izdarījuši. Atšifrēt to jautājumu, es teikšu, ka lielākā daļa tos... man liekas tā vairāk lielākā daļa, tā kā īsti par to negrib domāt, tā man gribās teikt. Ja, jo, ja mēs atkal runājam tālāk par veselības aprūpi, par medikamentiem, kas ir daudz nopietnāka lieta, tad tur arī mēs skatāmies, ka 31% nav sagatavojis, kad 33% sagatavot medikaments ir par dārgu. Jā, tad tas nozīmē, ja tas ir sagatavot to, kas nepieciešams kompensējumie medikamenti, un tur arī vēl ir viens daļai, kas šeit neparādās, pēc cita parādās, ir tas, ka cilvēki nevar dabūt šīs receptes, tad vienu šo lieko mēnesi nekādā veidā nevar dabūt, jo likumnormatīvā akti nosaka, kad ārsts izrakstīts 3 mēnešiem, un tad ir tā ceri, kurā nekad nezinu, cik tā mājās ir krājumi vai nav krājumi. Tad šo lieko mēnesi nekādi dabūt nevar. Tālāk ir šie 2 kritēriji salikt kopā - līdzdalība plānošanā, mācību, informēšanas aktivitātēs cilvēki ar invaliditāti. Un principā plānos tiek atzīts, kad sabiedriskā organizācija loma šajā plānošanas procesā, bet pašā laikā it kā neparedz skaidrus mehānismus, kā tiks iekļauts, kādas organizācijas, pēc kādiem principiem, es nerunāju pēc nosaukumiem, pēc principiem, tiks iekļauts organizācijas, un kā līdz ar to tiks ņemts šo cilvēku unikālās kaut kādas vajadzības. Braukājot pa pašvaldībām, es teikšu, ka faktiski tas tikai sākās. Šobrīd pirmās pašvaldības, kas teica, ka viņas iekļāvušas ir šajās cilvēks aizsardzības komitejās ir organizācijas. Lielākā daļa, man liekas, vēl par to tikai domā, mēģina saprast, kuras tās būs un kā būs, bet es tiešām ticu, ka tas ir milzīgs atspaids būs pašvaldībai tajā brīdī, kad viņi pieņem šo lēmumu nevalstiskās organizācijas iekļaut. Protams, vēl viena lieta ir cilvēkiem ļoti zema vēlme apmeklēt mācības, kas mums likās ļoti jocīgi, jo kur tu vari labāk uzzināt, kā nepaprasot patiešo. Bet arī pašvaldības daudz piedāvā apmācības, tieši kā informatīvas apmācības cilvēkiem. Bet pašā laikā, man liekas, tas ir viens no efektīviem veidiem, kā informēt sabiedrību, īpaši tādi, kam ir specifiskas situācijas un kur nezinu, kā rīkoties. Tad ir piekļūstība patvērtnēm krīzes situācijās, un faktiski nav detalizētas informācijas par to, kā varētu piekļūt krīzes situācijās cilvēki ar kustību traucējumiem patvērtnēm. Man liekas, tas tāds ļoti jūtīgs jautājums ir, jo visi jau saprot, ka viss patvērtnes nevar būt piekļūstamas, bet ka tās prasības tāpat ir tik augstas, kad man liekas, reti kurš pagrabs dar kā patvērsne. Realitātei mēs skatāmies tās prasības, kas ir izstrādāts. Mēs ļoti sadārdzinājuši šo atbalsta veidu, bet kas mums liekas ļoti svarīgi, ka daudz ko var atrisināt citais tīri sadarbojoties, par ko mēs šajā konferencē kā pamatdomu, ka to runāt starp dažādām organizācijām un šajām iespējām. Tātad šī sadarbība ir ļoti būtiska, jo izmantot mobīlos pacēlājus, varbūt tās var vai vēl kādas lietas, kur vienkārši apzinot resursus, kādi ir pašvaldībā, šo jautājumu varētu atrisināt. Kā arī, man liekas, ļoti svarīgi šajā gadījumā būtu cilvēku invaliditāte organizācijām runāt par to, kādi būtu varianti cilvēka invaliditāti. Ja tu esi 5. stāvā un tev lifts ir atslēgts, kā tu vajadzētu visprātīgāk rīkoties.
Tad daudz lietas, kas ir ļoti praktiskas un kur mēs varam ņemt daudz paraugus no Ukrainas, kas šobrīd jau 5. gadu, 4. gadu karo. Un tur ir liela pieredze uzklāta. Tad, kad mēs braucam uz Ukrainu, kaut kādus mācību braucienos vai pieredzes apmaiņas braucienos, painteresēties arī, kā ir cilvēkiem ar invaliditāti, kādi tiek izmantoti šie dažādie veidi, kā atbalstīt un palīdzēt cilvēkiem invaliditāti, tieši lai viņi neciestu vairāk. Nākošais ir koordinācija un ar sociālajiem dienestiem un veselības aprūpi. Tātad tas ir, ka sāk runāt par koordināciju, un tiešām visi plāni atzīmē, ka tā būs ļoti būtiski, un kad tieši palīdzības sniegšanā. Tātad jautājums mums bija, kā jūs zināt, kā sazināties vietējām iestādēm ārkārtas gadījumā, un tad jūs redzat, ka 32% īsti nezinu, kā zvanīt. Tad, ja kaut kas notiek, jo kāpēc mēs tiksim līdz NMPD vai 112, ticamāk pirmais zvans varētu būt uz pašvaldību, bet cilvēki nezina. Tātad cilvēki, tomēr tas liels procents, jo zina vispārīgi, tas nozīmē, ka kaut kur tas telefons ir, varbūt viņš atradīs, un tādi 54%. Man liekas, kas, bet tas tā kā būtu jāzina cilvēkiem, un šim informācijai būtu jābūt. Es pārslēdzu. Jā. Vēl vien, jā. Vai jūs zināt, ka meklēt medicīnisko palīdzību? Un arī te mēs teiksim, kad lielākā daļa zina tā kā vispārīgi, ja, kur varētu būt, bet, kā mēs saprotam, šī informācija cilvēkiem ar kroniskām slimībām, ar invaliditāti veciem cilvēkiem ir ļoti, ļoti būtiska. Tad arī būtu vienkārši tas informācija, tas netiek prasīts kaut kas pret, bet tā ir vienkārši informācija. Un pēdējo par digitālo rīku pieejamību un informētību par tiem, tātad, kā digitālie tīkli būtu pieejami un izmantojami. Un, teiksim, ka pašvaldībās ļoti daudz paļaujās uz šo portālu Sarks LV, kas ir ļoti labs portāls, ļoti labas informācija tur ir, bet viņi diemžēl ir slikti pieejami neredzīgiem cilvēkiem, jo viņai daudz kas nelasās automātiski, ja nevar lejuplādēt, nerādās pogu, mēs tieši pirms šīs konferences testējām, un tātad būtu šī informācija jāpieliet. Viņa arī ir ļoti daudz PDF formātā, kas nozīmē, ka tas ļoti grūti lietojams ir telefonā, ko liela daļa cilvēku dzīvo, lieto, ne visiem ir datori mājās. Un tad mēs arī jautājam, kādu internetu pamatā, kādu šīs viedierīces izmanto cilvēki visbiežāk, un tad mēs redzam, ka visvairāk izmanto telefonus vai planšetītes, ja? Ka tas ir pamatā, ko cilvēki uzņem internetu. Tas ļoti ērti, jo tā informācija tāda vienmēr pieejama par rokai, bet mums, teiksim, kaut kāds buklets tur lejuplādēt ir samērā grūti. Stacionāro datoru arī cilvēki, kas izmanto, un tādi ir, diemžēl, melnbaltais variants. Ja, un, bet tomēr ir paliela daļa cilvēku, kas nelieto vispār internetu, vai nu viņam ir podziņa telefons un datora nav, tad mūsu aptaujā bija 22%, pareizi skatot, jā, pareizi, jā. Tad 22% tie cilvēki, kam nestrādās aplikācijas, kas ir pašvaldībās dažās, kuri nevarēs saņemt kaut kādas ziņas elektroniski, un par to arī būtu jādomā, kā šie cilvēki būtu informējami, jo tomēr 22% nav maz. Un nākošā, par ko jau minēju, un man liekas, mums pat labāk skaitļi izskatās, jo vai mums ir aplikācija 112, ja tam mums 24%, jā, 24% ir, jā. Tā kā, un tie baltais, tie 54% neesmu lejuplādējis, es ļoti ceru, ka daudz no viņiem jau ir lejuplādējuši, jo mūsu intervētājiem bija uzdevums par to runāt cilvēkiem, lai viņi to izdara tomēr, ja viņu telefons ļauj. Un, protams, ir
daļa, kam telefons neatļauj to darīt, un šādi arī 21% tie podziņu telefoni, kas ir ļoti daudz cilvēkiem gados. Viņi kā end-user grupa uztaisīt savā ģimenē, un tur tiek nodoti tie, kas pārējie nav paspējuši salauzt. Jā, tiek dodot viņiem, un visbiežāk šis programmatūrs neņem vairāk pretī nekādas šīs aplikācijas. Un, jā, arī tā ir grupa, par kas būtu jādomā par to, kā mēs izskatām informāciju. Mēs tā kā uzmetām pāris ieteikumus, ko mēs domājam, ko mēs pirmā brīdī, kas mums izšķīlās, ko mēs domājam, kas būtu jādara, bet tas vēl nav gala variants. Mēs to diskutēsim vēl ar dažādiem atbildīgām personām, bet tā idejas pirmās, kas mums nāk prātā, pēc šīs aptaujas apkopošanas ir vairāk līmeņi, kas jādara. Un pirmkārt, pirms mēs prasām no cilvēka, kā Gunta teica pats, mums viņiem jāiedod kaut kas, lai viņiem viņš varētu pats kaut ko darīt, jābūt resursiem. Es atvainojiet? Nē, apakaļ, jā. Tātad pirmais ir valsts un pašvaldības līmenis, un pirmais un noteikti pirmkārt jāiekļauj plānos. Ir skaidri un gaiši jāpasaka šīs mērķa grupas, ka viņām kā mērķi gan pie evakuācijas, gan patvērtnēm, gan veselības aprūpes, gan citos jautājumos, tātad ir ļoti skaidri jāsaprot. Mēs rakstam, ka mēs nodrošināsim psihoemocionālu atbalstu, teiksim, uzturēšanās vietā, tad jautājums, kas nodrošinās cilvēkiem ar psihosociālo invaliditāti, kas nodrošinās cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem un tā tālāk. Tātad aizvien strādāt uz to, lai cilvēki būtu informēti caur 112 zvani un sociālajie dienesti. Nodrošināt kanālus, kā cilvēki krīzē var paziņot par sevi. Un tas ir ļoti būtiski, un to arī runās, mēs klausīsimies Ukrainu, ka ir ļoti būtisks cilvēkam viena no drošības pamatiem. Man ir telefons, uz kuru zvanīt, ja man ir vajadzīgs palīdzība. Un tas ir ļoti būtiski. Tas nevar būt tikai 112, kas ir ļoti svarīgs, bet tomēr nē. Un kā arī pašvaldībām būtu jādomā par šo valstī, par savu biedrību, dažādu biedrību, kapacitātes stiprināšanu. Es pat teikšu daudzās vietās veidošanu vai atbalstīt veidošanos. Un tās neobligāti, tas varbūt biedrības, kas ir pa tēmām, kā saka, invaliditāte, daudzbērnu ģimenes, sieviešu apvienības un tā tālāk. Bet tās varbūt šīs šīs kopienas apkaipu biedrības. Jo ir svarīgi, lai ir kāds, kas zina, ka kādam vajadzīga būs palīdzība papildus. Kāds nevarēs aizskriet pats, un par to varētu zināt biedrības. Un tas ir, man liekas, tas ļoti, ļoti svarīgs atbalsts pašvaldībai tieši tajā brīdī, ka būtu jāplāno kaut kāda palīdzības sniegšana. Es vēl teiktu, ka šajā gadījumā ir jāskatās likumdošanu un īpaši uz datu drošības likumu, jo, ja mēs krīzi uzskatām par krīzi un cilvēkam vajadzīga palīdzība, mums jābūt tiesības jebkuram ziņot atbildīgiem dienestiem, stāstīt par to cilvēku un teikt, ka viņam vajag palīdzību. Un nedrīkst te brīdī būt tā, kad jūs sakat, jūs neko nedrīkstat darīt, jūs varat paturēt pie sevis, sakot, arī palīdzēt nevarat. Nākošais ir, protams, nevalstiskās organizācijas, kuras būs stiprināts no pašvaldības un valsts puses, jā, jo mums tiešām jāsaprot, ka nekas no gaisa vienkārši tā nekrīt visiem. Un tātad tas ir tas tilts, kas var palīdzēt ar informāciju pašvaldībai, var testēt ar pašvaldības plānus un došu atgriezisko saiti, kas ir ļoti būtiski. Var arī izstāstīt saviem biedriem saprotamā valodā gan evakuācijas, gan dažādas šos atbalsta plāns. Ne tikai vieglā valodā, ne tikai zīmju valodā, bet arī jebkuram cilvēkam paskaidrot jau viņam saprotamā veidā. Teiksim, tev būs jāiet tavā gadījumā, tu ies tur. Neviena pašvaldība neiezies pie katra un nepaskaidros individuāli, bet biedrības to var izdarīt. Un kā arī veikt to atbalstu. Krīzes situācijā, tad pašvaldības plānos to daudz, ka paredzēts, ka NVO būs tās, kas tagad sniegs to atbalstu
psiholoģisko un citu veidu, tajā brīdī, kad būs evakuēti cilvēki un būs kaut kāds šīs pulcēšanās vietas. Un tad man vienmēr gribas jautāt, vai jūs kāds ir paprasījis, cik psihologi ir NVO strādā? Un kur ir, ja to vēlās, lai dara, tad apmāciet, sāciet ar to, ka apmāciet pašu tās NVO, ne pilnu psiholoģisko, bet pamat palīdzības sniegšanā. Var apmācīt vietējās NVO, un tādā gadījumā būs droši arī viņi varēs sniegt to atbalstu. Protams, individuālais, protams, paliek, un tas ir viens no galveniem, bet vēlreiz gribu teikt, ka cilvēkam, lai viņš varētu individuāli sagatavoties šai krīzes situācijai, viņam ir jābūt informācijai. Tas, ko mēs laiku sakām, informācija un vēlreiz informācija. Informācija var būt dažāda. Informācija var būt dažāda apjoma, bet cilvēkam jābūt skaidram, kur viņš var saņemt informāciju, kur viņam var dabūt informāciju. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Savādāk cilvēki godīgi apjukuši 6-7 stundas somā mājās un īsti nezina, ko viņu darīt un kur viņš vispār varētu aiziet. Tas tāds īsumā būs pilnais teksts, un mēs noteikti būs mājaslapā mūsu, viņš būs pieejams. Te tas bas man ļoti patīk šis dzejols, viņš atzējos, gan mākslīgais intelekts atzejoja, mūsdienās jau dzejnieki neliek pie darba, kas ir no Benjamina Franklina, jūs paši varat izlasīt, un ja kādam ir grūti redzēt, es izlasīšu pēc tam ar izteiksmi. Jā, tad nāklas trūkuma dēļ pazuda pakavs. Pakavs trūkuma dēļ pazuda zirgs. Zirga trūkuma dēļ pazuda jātnieks. Jātnieka trūkuma dēļ pazuda kauja. Kaujas trūkuma dēļ pazuda valsts. Tas viss viena pakava nāklas trūkuma dēļ. Tātad viens sīkums var nograut visu dārgo, smago būvi. Ja? Paldies, un es būšu arī priecīgi atbildēt jautājumu, ja tā atrodas.